Šā gada oktobrī Rīgas doma uzsāka darbu pie Daugavas Spīķera kvartāla teritorijas labiekārtošanas projekta. Tas ir viens no 3 aktuālajiem Rīgas pilsētas attīstības projektiem, kuri tiek realizēti ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Spīķera kvartāla projekta gaitā plānots veikt teritorijas attīstības priekšizpēti, nojaukt pagaidu ēkas un nožogojumus, rekonstruēt un labiekārtot teritoriju, izveidot drošu un ērtu pieeju Daugavas krastmalai, rekonstruēt un labiekārtot Daugavas krastmalu posmā no Akmens tilta līdz Salu tiltam, veidojot šo kvartālu par iedzīvotājiem un turistiem publiski pieejamu kultūras, izglītības un atpūtas telpu. Projektu plānots pabeigt 2013. gada pavasarī. Šā gada decembra beigās rosību varēja manīt arī Krāsotāja ielā 12. Vietā, kur uzsākta Grīziņkalna koka arhitektūras kultūrvēsturiskā kompleksa atjaunošana. Paredzēts, ka 2 gadu laikā Grīziņkalns pārtaps par nacionālas nozīmes kultūras turisma objektu. Projekta ietvaros plānota ēkas Krāsotāja ielā 12 restaurācija, rekonstrukcija un labiekārtošana, kā arī ielu norāžu un vēsturisko ēku numuru, turisma stendu un novērošanas kameru uzstādīšana visā Grīziņkalna apkaimē. Savukārt 2011. gadā tiks uzsākta Grīziņkalna un tam piegulošā Miera dārza teritorijas labiekārtošana. Tās ietvaros tiks sakārtots Grīziņkalns, Miera dārzs un Ziedoņdārzs, kā arī 16 piegulošajās ielās tiks veikti rekonstrukcijas darbi. Parkos paredzēts atjaunot kāpnes, izveidot veloceliņu segumu, parka monumentus, spēļu laukumu un sporta laukumu, iestādīt zaļumus, atjaunot baseinu, uzstādīt apgaismojumu, soliņus, atpūtas vietas, novērošanas kameras un turisma objektu aprakstus. Atjaunošanas darbi plānot arī Mūrnieku, Pļavas, Zaķu, Krāsotāju un Lienas ielās. Šajā struktūra fonda plānošanas periodā 2007–2013 gadam Rīgas pašvaldība uz šodien ir ieviesusi 20 Eiropas Savienības projektus par kopējo summu 63 miljonu eiro. Ieviešanas stadijā patreiz ir 77 projekti par kopējo summu 100 miljonu eiro un dažādās iesniegumu, ja projektu izskatīšanas stadijās joprojām atrodas aptuveni 23 Rīgas pašvaldības iesniegtie projekti.